aizved mūs uz debesīm. Uz ceļa šī nav jāmaldās, tas ved pie Dieva mūžībā. Gan bieži ēnas ceļā krīt, un reizēm bailes pārņem mūs, bet esi drošs un nebaidies, krīt ēnas tur, kur gaismās krīt. Mums ir kāds ceļš tev un man, kas aizved mūs uz debesīm. Uz ceļa šī nav jāmaldās, tas ved pie Dieva mūžībā. Tā ejot mēs uz mērķi šo, jau redzam ceļu noieto, bet prieku nes nebijušais, bet tas, kas priekšā gaida mūs. Mums ir tāds ceļš tev un man, kas aizved mūs uz debesīm. Uz ceļa šī nav jāmaldās, tas ved pie Dieva mūžībā. Mums ir tāds ceļš tev un man, kas aizved mūs uz debesīm. Uz ceļa šī nav jāmaldās, tas ved pie Dieva mūžībā. Neliedzies labu darīt ikvienam, kam tas nepieciešams, jo tavai rokai Dievs piešķīris visu, lai to darītu. Nesaki savam tuvākam, ej un nāc, rītu es tev došu, jo tev taču ir, ko dot tūlīt. Tātad labdien vēlreiz. Tagad centīšos runāt pieklājīgi. Jūs šodien esat visi atnākuši. Ko jūs visi esat šodien atnākuši? Tātad cimdiņam ir gadiņš. Bet tajā pašā laikā mēs paskatījām, kā Latvijas bērnu fonda Ventspils nodaļai jau ir ārprāts 10 gadi. 10 gadus atpakaļ, tātad mēs visi sanācām kopā, sapratām, ka kaut ko vajadzētu darīt. Ģimenēm atbalsts, lai būtu ģimenēm, kurās aug bērni ar smagām invaliditātēm un īpašām vajadzībām. Un pirms 10 gadiem mēs sanācām kopā es, Inese, Zanda, Nora, Vaira no bērnu fonda un Sarmīt vēl nebija. Vēl kāds bija, bet to es aizmirstu. Un izveidojām Latvijas bērnu fonda Ventspils nodaļu. Principā visi lielāko te mums arī pazīst kā bērnu fonda Ventspils nodaļu, jo 10 gadus zem tā, tas ir repera lāča, repera zīme, mēs esam darbojušies, bet es domāju, ka nemazāk pazīstami mēs esam kā cimdiņš. Mēs pūlamies, cenšamies visur popularizēt arī cimdiņa vārdu. Bieži tie saplūst kā sinonīmi. Tas tā ātrumā, lai jūs zinātu, kāpēc jūs šeit esat atnākuši. Un šovakar, mīļie bērni, es uzlikšu brīles. Mēs jums pastāstīsim pasaciņu. Kāpēc jūs smējaties? Mēs jums pastāstīsim pasaciņu par vecenītes cimdiņu. Jo īstenībā šī pasaka ir nepareizi nosaukta. Vecītis rakstīja to pasaciņu, tāpēc viņš ielika vecīša cimdiņš, bet adīja to cimdiņu taču vecenīte. Un visu tālāk domāju, vienmēr vecenītes visu izdomā kā pareizi.
nonāca laimīgi arī līdz vecumdienām. Te pēkšņi kādu dienu vecinīte saka vecītim, ko tu man rādi savus cauros dūraiņus? Augsti. Ir rudens pienācis, laiks iet malku gādāt, un vecinīte sāka adīt cimdiņu. Vēl bišķiņu būs jau labs, jā, man liekas. Vēl bišķiņu būs labs tagad, jā. Uzadīja cimdiņu. Un kā jau pienākās visām vecinītēm, sūtīja. Vēl kam? Ir. Ej, večuk, nu mežā strādāt, gādāt malku, lai putru varam karstu izvārīt. Ej! Tā vecītis gāja uz mežu, brita dziļu sniegu, cirta malku, zāģēja, krāva vezumā un veda mājās. Vai, labi, bet kur tavs otrs cimdiņš ir? Nav! Pazaudēja. Tā vismaz vecinīte bija laimīga, jo mājās ir silts, ir ko putru izvārīt. Bet pa to laiku mežā pienāca vakars un sāk palikt augsts. Te pa mežu skrien pelītes. Un es skrienu vēl, man vēl jāpaspēj, Lielus, mazus graudiņus, visus kopā lasīsim. Daudz graudiņu jābūs mums, nebūs ziemā jāsals mums. Pēkšņi viņas ieraug cimdiņš, mīksts un kūkains un silts, un ielīda cimdiņā pasildīties. Tad ziemā, kad bija sala laiks, pa mežu staigāt zaķenes sāk. Iet un skraida viņas jautri, un pa mežu dziedot braši. Un visi priekā lecam. Mums ausis kūst un lipa zib, un visi šodien dansot grib. Kas tas tā? Staigājot pa mežu, arī zaķu māma un mazie zaķari ieraudzīja cimdiņu un jautāja. Kas tā cimdiņā dzīvo? Mēs pelītes pīkstītes, kas jūs tādi esat? Zaķenes garauši. Nāciet sildīties. Nu tad pasildīsim. Tā vieta pietika gan pelītēm, gan zaķīšiem, kuri nemierīgi sēdēja, bet arī dancoja un jautri dzīvojās. Taču palika arvien augstāks un tumšāks, ļoti augsts. Šurp pa sniegu atskrēja brūnas vāverītes, lēkā no cimdiņa rudās kūklasters. Maza ruda vāverīte, tanciņu dziedādā. Maza ruda vāverīte, tanciņu dziedādā. Visiem
dzīvo? Mēs pelītes pīkstītes. Mēs zaķi garoši. A, kas tad jūs tādi esat? Mēs vāverītas kuplastītes, palaidīsiet pastildīties. Nē, ka tā te vieta priekšā ikten liela. Tā cimdiņā pietika vieta pelītēm, zaķītēm, vēl vārdarītēm ar visajām kuplajām astēm. Viņi tur dziedāja, spēlējās un jautri pavadīja laiku un nebija jādzīvo augstumā. Taču pa to laiku mežā palika vēl drūmāk, augstāk, saustāk saņemties. Un ziemā, kad bija stala laiks, gāja lāči ķepaiņi. Gāja tie pa taku klusi, jo ir ziema atnākusi. Un arī lācīšiem pietika vietas cimdiņā. Visi tātad sanāca aplī cimdiņā iekšā. Vāverītes, pelītes, zaķīši, un visi. Atvainojiet. Un dancoja. Vienkārši jautri dzīvojās.